Ziema mums ir skaista, balta, bet evakuatori mums ir diemžēl netīri, jo viņi visu laiku brauc un strādā. Šodien svētdiena, ir automazgātuvs, kurš svētdienā strādā. Mēģināsim palēnām pa vienai mašīnai samazgāt, jo tas sāls ar viņai nav labi. Viens ir tas, ka viņi netīri, otrs ir tas, ka viņi ir sāli un jūs zināt, to nodara sāls automašīnām, tāpēc ik pa laikam paskalot, it kā mēs bāzē paši varam skalot mašīnas, bet tagad ir tāds augstums, kad, ja tu ārā nomazgā viņu, tad viņu sasāst un var sasāst visādas pogas, durvis, visu kaut ko var salauzt drīzāk tur. Tāpēc aizbrauksim uz mazgātuvu, kas ir iekštelpās. Mēģināsim sarunāt ar platformu nomazgāri un bišķi atdzīvināt to mašīnu. Šī tiešām ir pelnījusi jauna dvēselīte. Vecais motors Ria eļļu. Un nebija jaudas, tad šim vismaz cerams nebūs eļļas patēriņš liekas. Un arī jaudas ziņā ir daudz jaudīgāks nekā bija. Tagad tā, braucam mazgāties. Esam atbraukuši uz ZK9. Šeit automazgātuvs strādā arī brīvdienās. Katru darbdienu un arī brīvdienās divā rinda. Brauksim pieteikties un cerams nomazgās mūs. Esam automazgātuvē, mums pārlūz evakuators uz pusēm. Labi, tā viņš lokās. Samazgāsim un tam parādīsim, būs skaisto. Reiki nomazgās arī platformu. Būs super, ar ķīmijām visu. Yeah, oh yeah, big, oh yeah, yeah, yeah. Rīts vai nakts nav starpības. Tu paliec ceļmalā, mums tā ir darba diena tiks. Numurs telefonā, tas ir kā drošības pilvens. Piespied zvanu un pēc brīža redzi mūsu zilās ugunis. Mēs atbraucam ātri, nevis kādreiz vēlāk. Maršus galā, veizā kartē mēs jau klāt. Cenas draudzīgs, nav šoks, tikai glābšana bez stresa. Pilsētas evakuators 24/7 gatavs skriet. Ja tavs auto atsakās, mēs to palīdzam vest. No riepas līdz degvielai noatslēgam līdz startam viss. Zvani mums un mēs tev atnesam mieru atpakaļ pilsētā brīvs. Pilsētas evakuators. Atklāt, ka tev to vajag nekādu lieku vārdu. Tikai darbs, ko mēs darām, ja tu iesprūst uz ceļa. Zini, kurš ir tavs tilts, pilsētas evakuators. Tavs ceļš atpakaļ uz Rīgu. Acis mirst, mēs to atdzīvinām. Kabeļi somā, mēs tur smaida, to mēs zinām. Pieliekam plusu pie plusa, mīnus pie mīnus. Tu atkal dodies tālāk, kamēr citi paliek rindās. Riepa plīsa, mums tas ir kā kafijas pārtraukums. Domkrats atslēgā rezerves rats, viss kā kompleks nav sarkars. Mēs nomainām uz vietas, nevis stundu meklējam. Tu paskaties pulkstenī, nopietni jau braucam. Degviela beidzās, mēs atvedam kantus. Jūs paskatāties, kā viņu nomazgāja. Viņš kūp no karstuma vēl. Ej, tu nos, tik spīdīgi viņi vēl nav bijusi. Tā platforma vienkārši spīd. Bomba. Nē, viss, brauksim visas mašīnas tagad mazgāt vismaz reiz mēnesī. Un visu apakšu nomazgāja, motoru telpu izmazgāja. Ļoti krūti. Oi, kāds tas nabaks nošķilts. Šausmas. Bet, jā. Žēl braukt strādā tagad ar tādu vispār. Acis žilpst. Pirmdienas rīts, tukums. Mašīnā rādīja tikko -19 grādi. Bišķi augsti. Atvedām ekskavātoru. Jākrauj nost. Veči lieli, bet neviens negrib braukt nost. Pašam jābrauc. Nekāda problēma. Kā pa iekšā braucam lejā. Vai kāds skaists rīts, pulkstens 9 no rīta, ja? Tāds augstumiņš. Labi, cenam lejā. Jānodzen ekskavātors, jāpaņem kausus vēl. Planējamais. Pilsētas evakuators. Ekskavātors aizbrauc, ekskavātoru nogrāvu. Ir tik augsts ārā, ka pat filmēt neko baigi negribās. Viss pirmā gramiņa piegādā tukumā, braucam uz Ķekavu pakaļ nākamajai. Varbūt parādīšu, aiziet, laižam ceļā. Esam Ķekavā. Nākamā skaistā kraviņa uzkrautā. Patīk tāds kontrastiņš.
sarkanā krāsa. Iekrāvējs apmēram 7,5–8 tonnas taviņa. Trešais tilts nolaidies. Varam braukt. Saķēdēts. Vedam klientam. Esam dabūjuši Scania no servisa. Ir veikti visādi uzlabojumu darbi, piemēram, ka ielikts elektrotas hidromotors. Viņš bija bez kastes, ir ielikts kastē, lai mitrums baigi netiek klāt. Tur bija vadi. Ir uzmetināts augšā, tur slīdēja, kad pacēlājs vai kaut kas brauc augšā, bija tāds baigi gluts metāls un slīdēja, uzmetināja tādu reži, lai ir saķere, lai pats var uzbraukt, lai nav ar viņu jāpievelk. Tad bija trešam tiltam šenkelīts, jānomaina, kaut kas ar gaismām bija jāpadara, kaut pa daudz tālās gaismas, bija 6, tāpēc noņēmām 2 nost, redzēsim, kas te būs tagad. Tagad ir 4, nedrīkst 6 reizē ieslēgt, 4 var. Un tā kā 2 divnieki bija, esam tehniskajā apskatē. 269. numuriņš, mums ir 273. Nu, bija 12 mašīnas priekšā, tagad palika 4 mašīnas priekšā. Un tad braucam iekšā, skatāmies, kas būs. Cerams, dabūsim skati. Darba pagaidām nav baigi daudz tām lielām mašīnām, bet ir jādabū uz gadu apskate, lai var dabūt licenci kravu pārvadājumiem. Bez apskates nevar dabūt, ar melno lapu tomēr ir. Tā kā ceram dabūt apskati, es domāju, ka noteikti arī dabūsim un neko. Tad jānopērk ir kravu pārvadājumu licences jāsakārto un jāmeklē darbi šai lielai mašīnai. Tā kā, ja tev ir kaut kas interesants vedams, droši sazinies ar mums, vienosimies par labām cenām. Un vedam visu, paši spējam uzbraukt, nobraukt ar visām tehnikām. Visu līdz 15 tonnām. Oficiāli kraunesi 15 tonnas, tā kā mierīgi uz šitās Scanijas, ja. Būsim darbos jau drīz. Iespējams, tu skaties, jau maucam pilsētas evakuators. Ir neliels brīdis, kamēr stāv tehniskajā apskatē smagajiem, diezgan liela rinda bija, tur 12 mašīnas priekšā, būs jāpanīkst kāds laiciņš, tad nedaudz varu pastāstīt atkal, kas notiek mums uzņēmumā. Tātad esam dabūjuši Scania no servisa, veicam tūlīt tehnisko apskati, tad sakārtojam licences, būs gatavi darbiem, gan jau viņai darba parādīsies vairāk pavasarī, bet viss būs sakārtots, šoferis apmācīts un kā sāksies pavasara darbi, tā būsim gatavi jau darbiem. Nākamās lietas, kā cīnamies ar šoferiem, ir kāds, kas šo darbu nespēja panest slodzi vai apvienot ar citām savām lietām. Mums te nedaudz šoferi pamainījušies atkal un tiek meklēti jauni un gan jau atradīsim. Nāk džeki runāties un apmācīties un jāskatās, ko spēj, ko nē, jo darbs baigi atbildīgs, katram to darbu nevar uzticēt un tā, labi, to lietu gan jau sakārtosim, žēl, ka tieši šī laikā, kad baigi daudz darba. Sniegs atkal ir mīnusi baigie un auto evakuācijas notiek nemitīgi katru dienu, tā, kad laikam vienalga, cik tie evakuatori būs, ir dienas, kad vienkārši netiek galā ar darbiem. Tad mums vēl ir, pārējām mašīnām atkal kaut kāda servisa ieplānoti, uz servisa it kā sīkumi, bet ir lietas, kas ir jāsadara. Man patīk, ka viņas ir tehniski labā stāvoklī, lai zinu, kad varam palīdzēt cilvēkiem. Ir neparedzams lietas, kas notiek, ko nevar novērst, bet tādas paredzamās, kas tur iet uz beigām dzirdam skaņas kaut kādas. Braucams uz servisu, mums tas servis, kā jau redzējāt, ir laba sadarbība. Mēs tur iebraucam, mums satais nākamajā dienā jau varam laist tālāk. 1–2 dienas, tur 3 dienas, tad jau mašīna ir ilgi servisā, ja tās ir 3 dienas. Tad jau es sāku meklēt, kas notiek, kur ir problēma, kāpēc tik ilgi, ja. Tā kā, mazās mašīnas tur ātri pa dienai sataisīs rēķinu tā, ka šodien aizvedu, rītdien jau vakarā, es ceru, viena mazā būs gatava, tad aizdīs nākamo, mazo nākamo, visas jāizdzen ir caur servisu,
Visi mazie krafteri atkal ir kaut kādi sīkumi sakrājušies, jo, nu, viņi brauc ļoti daudz, cits nobrauc 10 000 kilometrus mēnesī, nu, 2 noteikti, jā. Tā kā viņus apkopt vajag, arī katru reizi arī ieliek servisā, mainām uzreiz eļu, visus filtrus, es tur neskatos, tur vai kad mainīts, kad taisam apkopu, mainām filtrus no, nu, pat salona, gaisa, eļas, degvielas, visus filtrus vienkārši. Apkopa ir apkopa. Tie filtri, manuprāt, nu, neko nemaksā salīdzinoši to, ko tā mašīna nopelna, ja? Nu, ikdienas mašīnai varbūt katrs tā nedarīs, bet darba mašīnai, nu, es teiktu, ka nav jāžēlo nauda. Viņa tomēr strādā, dara darbu. Tā kā autoparku cenšos uzturēt, uzskaitīt, viss pierakstīt, ko šoferis saka, kādas skaņas dzird, un kad savācās tas sarakstiņš tāds, un kad pienāk lielāks remonts, viņi iet servisā, bet tad servisā mehāniķim tiek iedots saraksts, un viņš arī visam iziet cauri tā, nu, visu, ko var, arī cenšas novērst. Palielam jau nav tādas neatrisināmas lietas, viss arī tiek novērsts un brauc atkal un parādās tikai jaunas. Nu, tāds ir tas transports, tur neko nevar izdarīt. Visu laiku kaut kas notiek, tad ir tehniskās apskates, sakā, tā kā Scaniai tagad, tehniskajā apskatē stāvam. Scania rūc, tagad es pat nezinu, vai dzirdat vai nē, bet viņa rūc, sildos nedaudz. Un iziešu Scania tehnisko apskatu, tad jau man februārī jau ir Algemai tehniskā apskata, un martā jau Atego, tā kā katru mēnesi ir vienai mašīnai tehniskā apskata, un janvārī bija 2 jau, un kaut kā sakrits tieši, kad ziemā visām, un ziemā tieši tas laiks, kad viņam jābrauc vajadzētās tehniskās apskatas sakārtot tā, lai pavasarī rudenī jāiet, tad tāds drusciņi mierīgāks ir, jo ziema vasara, ja ir kārtīga ziema, tad ir daudz darba, ja ir kārtīga vasara, tad kaut kā līdzīgi. Tā kā, jā, vēl 3 mašīnām apskats, un labi, šitā tūlīt iziesim, tad vēl 2 mašīnām apskatas, mazie remontiņu visādi, un nemitīgi kāda automašīna ir servisā, tāpēc es saku, ka mums, lai cik automašīnas būtu, vienmēr ir 2 rezerves mašīnas, jo visu laiku ir 1 vai 2 servisā. Un tā tas notiek, savādāk nekā. Tā kā, jā, braucam iekšā apskatē un skatāmies, kas mums te būs. Nu, 2 divnieki bija, kā viņi ir novērsti, tā kā vajadzētu būt, kad viss sakārtosim un tiksim pie licences un brauksim tālāk. Tātad nedaudz par Scaniu. Automašīna 16. gada, ļoti patīk features, kad redz pa tiltiem, cik svaru sadala, kad uzkrauj kravu, 3. tilts arī nolaižās lejā un parāda kravas masas sadalījums pasīm, lai ir pareizs un parāda kopējo svaru tonnās. Tas tā baigi forši uzkrāva 15 tonnas un nebija vēl pārsvara pat. Bija tieši tā kā vajag viss par svariem. Nu, vismaz pēc šī interesēti salīdzināt ar īstajiem, kā ir, cik viņi tur pareizi rāda. Nu, vispār tāds gudrs kompīts šeit iekšā, kad parāda patēriņus un reiku 30, kas ir tur vidējais, nu labi, 168 km nobrauktajos, ir 28 litru vidējais patēriņš. Nav nekas daudz tagad nobraukts, laikam pirms resetots ir. Tad var visādas kļūdas redzēt, nav aktīvu kļūdu. Un ir bremžu kluču atlikumi, jā. Tad ir degviela, cik tērē, turbo kompresora, tas spiediens, baterijas voltāža, AD Blue, jāpilda, un, mums vēl kaut ko es te neatradu, vēl bija driving scores, kaut kādu punktu, cik labi brauc, cik labi driving tips, redzam, 88% gandrīz perfekti. Driving scores. Jā, visu kaut ko te arī par tahogrāfu redz spidometrā. Par tahogrāfu, cik stāv, cik brauc, cik atpūta bijusi ilga un jā, tā visu var redzēt. Podziņu daudz. Es patiešām pats nezinu, vai es par visām mācētu pastāstīt. Es tā uz dūlo tikai tagad skatos. Arī uz stūris ir
kruīzam, maģim, tas ir borta datoram, tas ir retarderim iespējams, kaut kas neesmu izmantojis, pat vēl te ir paduškām, jā, gaisa spilveniem regulēt augstumus, gaismas, spoguļi, logi. Jā, un te jau man labi tas ir kruīzs, te man to lafeti ieslēdz. Gaisma kabīnē kaut kādi jau tur ir lieki, protams. Tas liņķi nolaist pacelt, bloķis, gaismas visādas, ķēdes pat, ja viņam laikam kādreiz bijuši. Ķēdes var izmest ārā, tādas nav vairāk, to nezinu, tas tā. Pa podziņām, jā, salona apgaismojums. Nakts apgaismojums, spoguļa apsilde, nezinu, jāstrādā, nestrādā, jāpārbauda. Šeit ir tāda opcija, viņam līnija asistents. Uzbrauc uz līnijām, tad tāda skaņa parādās. Viņš stūri nerauj apakaļ kā jaunajiem autiņiem, bet notirkšana, tad tu zini, ka tu esi pār līnijai. Tā ir autonoma apsilde, un te jau viss ar apkuri, kā teikt. Šīdās divas arī nezinu, neizmantoju baigi, eksitas ārā izkāpt. Nezinu īsti, bet jā, mašīna ir automāts, ir 2 pedāļi, gāza bremze, šeit ir pārslēgs uz priekšu un atpakaļ. Te ir arī retarders, tā ir tā kā kalna bremze un ručniks. Nekas jau sarežģīts, te ir pagriezieni, tālās gaismas un logu tīrītāji un logu mazgātāji. Nekā sarežģīta jau nav, ar automātu prieks braukt. Vēl baigi interesanti mašīnai ir dubultie stīkli, baigi biezs sloks tāds. Te ir viens stikls, laikam parastais, un tad tāds baigais vēl 2 reiz lielāks klāt. Laikam baigā labāka skaņas izolācija, klusāks tajā mašīnā ir. Nu nebija tāda redzējis. Nu tad te vēl ir tahogrāfs, ar acī vēl jāieliek. Un te ir kaut kādas mums tie strobi augšā, gaisma uz platformas. Un viņš ir bijis refs, un tāpēc viņam defrosti vēl ir tāda. Bet jā, tas laikam viss no podziņām, ko atrada pagaidām. Viss mums ir nākamais numurs 272, mums 273. Tūlīt braucam iekšā apskatē. Nu ko, vakars klāt, apskat izgājām, viss kārtībā, arī to uztaisīsim tahogrāfam, certifikācija jauna un kalibrēšana. Mašīna iet 85 km/h, gribētu uztaisīt, lai iet 90. Un tad jau viss, tad jā, vakarā licences jāsaskārto un varam visu darīt legāli un oficiāli, jā. Skati iziet, plāns izpildīts, šīs dienas plāns izdarīts, vakars klāt, esam bāzē un varam doties mājās, pilsētas evakuators. Labrīt visiem! Esam atkal MAN autoservisā, ir atkal uzsnīts sniegs, ir atkal dafingā darba. Un par šo automašīnu nedaudz. Iepriekšējā video rādīja, kad baigi priecājos, dabūju mašīnu no servisa. Paņēmu pabrauc, patestēju brīvdienās. Atkal salēca, protams, kā jau pēc servisa, atkal dafingā kļūdas, visādas problēmas, atzīna apakaļ, bāms atkal 2 nedēļas automašīna. Servisā iepriekšējais rēģins bija štuka, nākamais atkal štuka, protams, tur bez gredzena visi. Nu, visas bremzes dabūja mainīt, visu tur gultņus mainīt, bremzes, klučus, diskus, bet, nu, beigās savācās tā summa, protams. Labi, tur vados atkal vēl bija problēma, atrisināja. Bet jā, šī mašīna ir pēdējā pusgada laikā stāvējusi, viņa ir remontēta, viņa ir ēdusi naudu tikai. Nu, labi, tagad beidzot viņa ir gatava. Nu, laidīsim darbos. Darbi droši vien šitās lielās pagaidām atkal nebūs. Gaidīsim pavasari. Nu, kaut ko jau pabrauks viņa, bet, nu, nebūs tā, ka no rīta līdz vakaram. Cerams, viņa sevi vēl spējas atpelnīt. Nu, kāda ir tāda mašīnīša paveca.
Bet kā smagais uzreiz apēda naudu servisos reiz 2, ir īpaši tādos lielos, dārgos dealer servisos, bet ir problēmas, ko citi nevar atrisināt. Tā kā braucam uz bāzi, aizdzenam, nokraujam mašīnu un skatāmies, kas ar darbiem, brauksim kaut ko pastrādāt. Mums ir uzradies vēl darba auto tāds lietošanā. Tas būs tā tehniskais, pilnpiedziņas, piestartēt kaut ko tādu, darba vajadzībām. Tā kā tā, labi, laižam tālāk. Nu tā, esam bāzē. Nu, ko var pateikt? Šī gada 2 lielākie rebusi, nu ne šī pagājušā gada jau beigas un šī gada sākums. 2 lielākās manas problēmas ir atrisinātas. Nu, manuprāt, pārējie palikuši ir sīkumi. Tā kā mašīnas ir apkopts, izietas tehniskās apskates, saremontētas, gatavas darbiem. Ja jums ir krāvas, ko mums piedāvāt vedāt, zvaniet, rakstiet. Un mēs būsim uz pilnu jaudu pavasarī darbos. Nu, tagad jau lēnām gatavojamies, bet zinu, ka tie darbi aizies vairāk pavasarī. Tā kā mums ir 7 evakuatori. Šoferi, protams, nav tik daudz, bet, ja būs darbi, atradīsim arī šoferus. Ļoti liels prieks par šīm 2 automašīnām, kad es esmu viņas beidzot uzvarējis, atgriezis atpakaļ darbos. Ticis pie Dacītas, kas man vīzina darba darīšanās. Un, jā, ir janvāra beigas. Un ir atkal daudz kas sadarīts, bet tas vēl nav viss. Jādabū Dacītai apskati, tagad brauksim ar šo uz apskati. Gan jau, ka būs slimības lapa, bet nekas, novērsīsim sīkums un dabūsim arī tajā mašīnītai apskati. Tā kā katru dienu ir ko darīt. Laižam tālāk. Nu, ko jauna saulaina diena. Esam tahogrāfu Skaistkalnes ielā 1, kur arī certificē, kalibrē tahogrāfus un dod certifikātus. Tā kā esam atveduši mūsu Scania pēdējos veicamajos darbos, pirms laižam darbos. Mums ir jānokalibrē, viņi iet 85 ierobežotājs, uztaisīsim, lai iet 90, sakalibrēsim to un dabūsim certifikātu, visus uzlīmes un būs ready, go. Tā kā tā, Skaistkalnes ielā 1 arī taisa tos tahogrāfus. Taisa, maina, labo, visu kaut ko, ne tikai Latgales ielā tas te luksiņš, bet arī šeit, jā, gan jau vēl kaut kur varat ierakstīt, kur jūs dzenat, kur vedat un kur to darat. No, tāda ziemīga, skaista pastaiga. Es vedu šeit Skaistkalnes ielā, jo tas mums ir tepat aiz mūsu teritorijas, tur otrā pusē. Nu, bišķi kājām jāpastaigā apkārt, jāpaiet. Tāds skaists saulains laiks, kafija pie rokas. Var arī pastaigāties. Atstājam mašīnu. Ejam pēc savas privātās, it kā varēja arī uzkraut, bet tā kraušanās būtu augšā nost tik pati ilgi, cik aiziet 10 minūtes ar kājām. Tā kā neliela pastaiga un būsim atkal mašīnā. Brauksim cits lietas padarīt, pēc 2 stundām gan jau būs kārtībā. Padošu zin, kā būs gatavs, tā brauksim pakaļ. Bet, lai darbi neapstātos, tad jā, nav ko sēdēt, nav ko gulēt mašīnā. Darīt man vienam ir visu laiku. Tāpēc liek laika netērējam. Mums vienmēr 24 stundas man dienā par maz. Un es cenšos izmantot katru minūti, lai kaut ko padarītu. Ejam darboties. Tā mēs te laižam. Šitais bija jāiefilmē. Braucam 3 stāvos. Mums bija servisā, aizvedām vienu evakuātoru uz servisu ar lielo Scania. Tad Algēma bija sataisīta servisā un arī trases mašīnīt mums bija gatava. Un izdomāju, ka mēs visus varam reizē līdz bāzē atvest. Kurš var pateikt, šis ir legāli vai nē? Kravas svaru nepārsniedz, augstumu no gabarītiem ne garumus arī nepārsniedz. Tā kā es nezinu, piestropēts ir gan augšējais, gan apakšējais kravi ir nostiprināti no abām pusēm ar stropēm lielajām. Tā kā šis ir legāli vai nē, kā jums šķiet? Ierakstiet komentārā. Nospiediet like,
un abonējiet pilsētas evakvators. Tad šajās augstajās dienās atkal nekā nebija iefilmēts baigi. Nenormāli daudz darba, nenormāli daudz piestartēšanas. Man ir jauns darba auto. Dacīte, šī ir Dacīte. Tātad braucam ar Dacītu uz piestartēšanām, uz tehniskajām palīdzībām, cenšamies atvērt aizsalušas durvis un piestartēt automašīnas. Tā kā pagaidām rekords ir dienā 21 piestartēšana, 21 mašīnu piestartēju, sākot no 6 rītā līdz 8-9 vakarā, visu dienu vienkārši ar vieglo braukāju pa Rīgu, pie Rīgu un startējām visiem pēc kārtas. No 21 mašīnas viens buss mums tikai nepieleca, pārējos visus piedarbinājām un visi aizbrauc. Tā kā tā, šodien atkal jauna diena, braucam uz Jūrmālu, mums jau ir 2 piestartēšanas, braucam uz turienu un būsterīts ir pielādēts, kaut kur tur ir pielādēts, viss nakt lādējies un tāds baigi labais un tiešām daudz var izdarīt. Viņš arī šogad man ir jauns pirkts, bet ir arī vecie diezgan labi tur un pērkam lielus labus, tur katrā evakvatorā tāds ir. Ziemā nodara, vasarā baigi minimāli viņas tur izmanto, tāpēc bail, ka nenobeidzās, jo viņam kā akumulātoram šad tad viņi jāpalādē, jāpatur pie strāvas, nevar viņu ilgstoši turēt tukšu, un tad viņš arī tur nobeidzās. Viņam tāda paša baterija akumulātors iekšā kā akumulātors. Tā kā tā, esam ceļā uz Jūrmalu, un varbūt kaut ko parādīsim no piestartēšanas, jā. Vēl neesmu pateicis, pilsētas evakvatoram ir iznākusi himna. Mums ir dziesma gatava, mēģināsim atskaņot, ielikt video un ierakstiet komentārā, ja jums patīk vai ne, un varbūt zinat, kas to ir iedziedājis. Tātad mūsu tehniskais palīgs, ar kuru braucam uz tehniskajām palīdzībām. Tāds darba auto parādījies, nav numurs vēl īstais, mums visiem ir 261, pilnīgi visām mašīnām, 7, 8, daudz vienībām ir kā 9 numuri, laikam. Šai varbūt uzliksim, tad jau redzēs, bet jā, tāds dasterīts, Dacīte, es saku, pilnpiedziņa, 4VD, strādā, salabojām, bija apkopīta, bija kaut kāda dzīvnieka apskatē, bet viss ir salabots, jābrauc veikt apskatē. Tad mums te kaut kādas šņurītes izvilkšanai, kinētiskās, kas izstiebjās un izvēl ārā kaut kādu instrumentu, lai ratus nomainītu. Start gāzītes, protams, būsteris profesionāls. Te ir tāds atmūģēšanas komplektiņš, mācos kaut ko jaunu, cenšos arī atvērt automašīnas pats. Tā kā būs arī tāds pakalpojums, visu mācamies palēnām. Eļņas kaut kādas uzliet, kaut kādi āķi. Viss kaut kas starta vada lielie arī, ja būsteris tukšs iziet. Tā, būs vēl dankrats, kompresors un viss kaut kas vēl jānokomplektē. Varatoks un muciņu komplekts jau ir, bet lēnām nokomplektējam viņu tā, lai mums ir normāla tehniskā palīdzība uz ceļa. Pārsvarā tā ir tāda neliela izvilkšana, piestartēšana, riepu maiņa vai diegas ievērt, kaut kāds sīkums atsiet, piestiprināt varbūt. Kaut kā tā kā varam arī tādu palīdzību jums sniegt. Pilsētas evakvators. Jauka diena, čau! Priekšnieks ieradies kabinetā. Es te praktiski neusturos. Visu laiku esmu kustībā, kaut ko braucu, strādāju, gādāju, braucu reisos vai kā sagādnieks, vai kā palīgs piepalīdzēt, vai servises menedžēt detaļas, visu kaut ko tādu. Šeit ienāk tikai atkal paskatīties, vai šoferiem nekas netrūkst, uzmet acis te, vai ir stropītes, vai ir cilpiņas, vai ir cimdi, vai ir darba lapas, ko pildīt, un vai šoferiem kafija ir, ko iedzert. Un tā, bišķiņ atpūšamies, iedzeram kafiju. Un jābrauc servis, droši vien būs mainīt mašīnas, atkal cita jāizved, un viena mazā ir gatava, jāizved atkal kaut kāda lielā, būs kaut kāds bremzītes pievākt līdz galam. Un tā, visu laiku notiek kaut kāda kustība. Jā, office darbs man pašam
nevisai nepatīk sēdēt ne pie darba, ne ofisā, ne pie datora. Tie papīra darbi, tā, es labāk esmu kustībā, braucu, daru kaut ko, gādāju, un lai viss notiek citādi. Ja to nedarīs, tad arī viss te apstāsies, tā kā kādam tas ir jādara, tāpēc ejam tālāk, jādarbina smagais, man liekas, viņam acis būs tukšs. Jāpieliek būsterīts, jāpiestartē un jāgatavojās aizdīt uz servisu atkal vienu mašīnīti. Redz, kāda mums dāvaniņa tāda kokā iededzināts pilsētas evakuators. Un ko braucam atkal pastartēt kaut kādas mašīnas. Nav ko rādīt, īstenot tās piestartēšanas, pieliek plus, pieliek mīnus un šķiļam dziesmā. Ziņā, kā nevar jau viss arī filmēt, visas mašīnas ar tās numurzīmes nevar rādīt, tāpēc neko baigi neiefilmē, bet jāfačē mums ir tā piestartēšana, kur mēs liekam tos vadus, jo ir jau atkal pirmā kaut kāda sūdzība, pretenzija, kad it kā šoferi kaut ko pieliekot nepareizi, kaut kādus blokus vai drošinātājus var nodedzināt, izsilināt, lai gan man liekas, kur var pielikt nepareizi, ja plusu pieliek pie plusu un masas pie masas, tad visam it kā būtu jāstrādā, bet esot vēl gadījumi no citiem partneriem, kad arī kaut kādi bloki nosviluši Lexusiem, laikam, kas tur 2000 maksā, un tad kurš par to maksās beigās, kad jābildē, kur tu pieliec tos vadus un kā tiek veiktā piestartēšana. Liekas nekas sarežģīts, bet tomēr ļoti atbildīgs darbs. Tā kā redzēs, kā mums tas kreisiņš arī beigsies, jo tur vispār bijuši uz to mašīnu piestartēt 3 evakuatori, un tagad nezinu, vai kādu vainot vai ko, bet tā mašīna tā arī nepiestartējās. Man jau liekas, ka viņai jau startā bija kaut kāds defekts, bet tagad meklēs, kurš evakuators ir kaut ko nodedzinājis. Tā liekas smieklīgi, bet tā ir, ja mašīna dīlers negrib atzīt garantiju vai kaut kāds kasko, vai vienmēr jau meklēs kādu vainīgo, protams. Tas viss atnāk līdz mums, kas cenšas izdarīt kaut ko labu, bet beigās nesam baigāko atbildību par to visu. Bet tāds darbiņš risinām, visu var atrisināt. Risināsim, gan jau viss nokārtosies. Braucam. Reku birst naudiņu no gaisa. Ir sācies kārtīgs putenis. Es saku, kad nauda birst no gaisa, jābrauc tikai lasīt. Bet mums stāv 3 evakuatori. Bet nekas, 4 strādā. Ar 5. pats braukšu strādāt. Šie tāda rezervītē. Brīvdienās tiks pakustināti. Brīvdienas šofērs brauks to līdz piekdienas vakarā. Sāks viss sestdienas, svētdienas strādās. Šitais brauks darbos. Tas gaida vasara. Labāks laiks. Tā kā putina sniegs. Platformas notīrītas. Un braucam strādāt. Ir darbi, ir daudz darbi. Maz laika kaut ko pafilmēt. Maucam. Gribēju parādīt, kur mēs ar Scania esam iebraukuši. Pilsētas centrā mums bija piegāde. Uz Baronu kvartālu aizvedām krāviņu. Tagad kaut kā jāšmauc caur centru uz bāzīti, jo vārā baigais putenis, visur baigie korķi ir un vispār baigi daudz sniega, soli sasniegt ir 13. februāris, piekdiena, melnā piekdiena. Pagaidām viss ok, nav baigie lielie negadījumi. Pilsētā ir ļoti daudz avārijas. Visu pilsētā paralizēta un braucam arī palīgā tur mūsu klientiem ar busiņiem, kur grāvī Jēkabpilī ir ieslīdējuši 2 busi. Ir jau kolēģi, kas aizbraukuši vilkt viņus ārā. Un kaut ko vēl arī par Rīgu darbojamies. Jā, darba pietiek, darba pilnas rokas. Lielajiem mazāk. Tādiem kā Scaniai, bet arī kaut kas bija šodien, tā kā notiek kaut kādu pašu piemineklīgi braucam. Jāskatās, kur te var braukt, kur nevar vispār, bet tā kā man it kā tur bija piegāde, tad jau es kaut kur te varu vandīties, es jau pat nezinu. Kā izdomāju, tā brauc ārā, man te nav nekādas navigācijas, nekā es te pats salieku kaut kādu karti galvā, kur es mēram tikšu, tieku un močiem tikai. Veiziņš jau vispār varētu ievest kaut kādos namu pagalmos, tāpēc man liekas, ka viņš ir jāpazīst Rīgu pašam un kaut ko jau zinu, kur iet tas smagais cauri, kur nē. Visādi augstumi jāievēro, un
augstums, laikam, 4 kapekām. Tā kā jāskatās zīmes un jāzina, kur brauc, neieplēs kaut kur tiltā un vispār neparalizē satiksmi. Bet jā, ielas ir kriminālas, vienkārši kriminālas. Ceļu uzturētājiem būs ko darīt, jā. Labi, Rīgā vēl nav tas ātrums, ne tur tā jau viss lēni, bet es pat nevaru iedomāties, kāds tās šosejas tagad ir. Soli vēl laikam visu nakti putināt, tā kā būs jautri, ir kaut kas savādāks. Un ir ziema taču, nu, kāda vainas, sniedziņš snieg, viss forši. Man patīk. Veiksmi darbos visiem. Nu, ko beidzot notiek kraušanās darbi, jā? Esam uz Skānijas. Krausim 12 tonnas manitušku. Teleskopiskais iekrāvējs, tā viņu varētu nosaukt, jā? Labi, ka ir operators. Pats sev arī gan jau varētu uzdīt. Nu, nevis gan jau, bet ja vajadzētu, tad kāpt un dzītu, nekādu variantu. Bet tagad operators uzdīs, es tikai viņu paregulēšu. Un tad nostiprinām un braucam. Višņus kopus. Višņus Rīts vai nakts nav starpības, tu paliec ceļmalā, mums tā ir darba diena tiks. Numurs telefonā, tas ir kā drošības pilvens, piespied zvanu un pēc brīža redzi mūsu zilās ugunis. Mēs atbraucam ātri, nevis kādreiz vēlāk, maršus galā, veizā kartē mēs jau klāt. Cenas draudzīgs, nav šoks, tikai glābšana bez stresa. Pilsētas evakuators 24/7 gatavs skriet, ja tavs auto atsakās, mēs to palīdzam viest. No riepas līdz degvielai noatslēgam līdz startam viss. Zvani mums un mēs tev atnesam mieru atpakaļ pilsētā brīvs. Pilsētas evakuators atklāt, ka tev to vajag nekādu lieku vārdu, tikai darbs, ko mēs darām, ja tu iesprūst uz ceļa. Zini, kurš ir tavs tilts, pilsētas evakuators. Tavs ceļš atpakaļ uz Rīgu. Aģis mirst, mēs to atdzīvinām. Kabeļi somā, mēs tur smaida, to mēs zinām. Pieliekam plus pie plusa, mīnus pie mīnus. Tu atkal dodies tālāk, kamēr citi paliek rindās. Riepa plīsa, mums tas ir kā kafijas pārtraukums. Domkrats atliek ar rezerves rats, viss kā kompleks nav sārkars. Mēs nomainām uz vietas, nevis stundu meklējam. Tu paskaties pulkstenī, nopietni jau braucam. Degviela beidzās, mēs atvedam kanu, tu smaidi neveikt, bet mēs to redzam katru gadu. Nav kauns tā gadās. Nu, paskatāmies, kā mēs viņu te uzregulējām. Foks, dakšiņas, tā šitā. Nu, būs ļoti labi. Jā. Pa skaisto. Nu, tā sakrāvām, saķēdējām. Kā pienākās uz 4 ķēdēm. Operators saka, ka, pirmo reizi redzu, kad šofers uz 4 ķēdēm ķēdē. Ka parasti šoferi atbraucot, uzmetot 2 ķēdītes un aizbrauc. Nu, es nezinu, kravas sver 12 tonnas. Traktors maksā ap 100 000 gan jau. Nu, kaut kādai atbildībai jābūt. Es domāju, ka nevis es domāju, bet es zinu, ka man tādas naudas nav un man viņi negribās pazaudēt. Nosēnām kārtīgi un braucam prātīgi. Ar atbildību par klientu uzticētajām kravām. Pilsētas evakuators. Esam atveduši nākamo kraviņu. Šitais mums bija tukšs objektā, kaut kā piedarbinājām būsterīti un atstājām rūcošu, lai šitien viņš palādējās, lai vieglāk lejā nobraukt. Tā kā laižam astīti lejā, laižam laipiņas ārā. Dzīsim lejā. Nokrājam šo un braucam nākamajai pakaļ. No tā, jāmāk mums ar pašiem ar visādiem agregātiem braukt. Arī ko vēl ko ģegas. Darbinam iekšā, piedziņu un aiziet, braucam lejā. Tik vienkārši.
astīt augšā un prom. Šito nodot pieņēmējiem. Kaut kā tā. Maziņ kraviņš. Šī bija pa ceļām vienkārši lielai mašīnai. Visus pultiņu, kā 21. gadsimtā. Tad mēs vēl, mums paduškas priekšā ir pacelts, pakaļā nolaistas. Tad mēs uzspiežam transporta režīmu, tad viss mašīna izlīdzinās. Kaut kā tā. Scania, pilsētas evakuators. Tā, tagad laikam izlīdz 12 tonnas gross. Kaut kas interesantāks būs. Mausa. Nu ko, nākamā kraviņa izlīcīta, ja? Groza pacēlājas. Elpas iet kaut kamēr 4 ķēdes saliek. Bet ir kārtīgi noķēdāts. Te ar 2 ķēdēm. Grozs salocīts maksimāli. Asta vēl dabūja gaisā, baigi krut. Nu, un šeit krustiņā vēl ar 2 ķēdēm. Jā, bet 2 kilometri, bet nu negribētos sekundā nomest zemē. Tāpēc labāk saķēdēt kārtīgi. Krava, nezinu, 12, 13 tonnas kaut kur. Viss čotka. Oi, baigais aparāts šitais. Nezinu, kā izskatās, bet epika. Normāli kraviņi priekš šīs automašīnas. Braucam. Braucam lejā. Šie tik jautri. Visur te uz milenēm iet, viss pilns. Jāpaceļ grozs sagal augstāk, lai neizskarās zemē klāt. Ātri te nekas nenotiek, viss tā lēniņām un prātīgi, jā. Un esam lejā, valā! Un vajāži. Višku šito pusīt. Tādā kā iztaisnojam riteņus. Saslēdzam tā, ka 2 tikai bija, ka 4 stūrējās uz vienu pusi un visādi te menedžēja tikai. Un lejā esam. Ideāli. Tādas mantiņas kloķīšiem jāmācās. Bet ir fēni. Un nav ilgi tā nokraušanās. Bet uzkraušana parasti ir ilgāk, kamēr tu viņu saloki, kamēr saķēdē viss. Labi, nokraujoties arī. Jā, jāņem tās ķēdes nost, bet kaut kā iet ātrāk tas viss. Tā kā tā. Krava atvesta. Šodien 3. kraviņa. 12 dienā. Laikam pusdienas laiks, tad mēs ejam mūsu motorā kafejnīcā paēst. Un tad jau gaidam nākamās kravas. Pilsētas evakuators. Sērija būs galā. Februārs ar tūlīt galā. Nozīmē, ka ziema arī iet uz beigām. Paliks iespējams darba mazāk, bet tas trakums bija par traku. Varēsim sakārtot atkal citas lietas. Gaidīsim pavasari, koncentrēsimies uz lielām kravām. Gaidām no jums kravu pieteikumus pārvadājumiem. Gribam palaist ritīgi darbos lielās mašīnas, lielākas kravas, kaut ko interesantu pavadāt. Tās mašīnas jau mums paliek garlaicīgi, tur tā ir ikdiena.
arī mazās paliks un mašīnas vedāsim, bet gaidām sezonu, kad aizies traktoru darbi un laižam visu lielos evakuātors darbos un varbūt vēl kaut ko interesantāk pafilmēt. Tā kā, jā, beidzās idejas, ko filmēt vairs. Varbūt varat ierakstīt komentārā, ko jūs gribētu redzēt, kas jums interesētu vairāk, ko parādīt, ko pastāstīt. Jo paliks garlaicīgi visu laiku vienu un to pašu man tur stāstīt, rādīt, filmēt, kā mēs tur kraujamies, braucam. Bet var ierakstīt, jā, interesi vai bija interesanti vai ne, vai turpināt, vai kaut ko citu un kādas idejas, padomas. Un obligāti neaizmirsti piesakot, ielaikot, tur laikam abonēt un pakomentē, pastāst, jā, patika, nepatika. Pilsētas evakuātors. Čau!